Tā, un te vēl viens būs variantiņš. Būs par. Tā, rakstiņu izveidosim par, vai ne rakstiņu, par formām. Vai, ka pieņemsim būs forma jautājiet mums. Jautājiet mums. Un tā būs formas, vai kur šīs formas, forma. Te ir visas formas, manage formas, tā, kontakti, pieraksts, jautāt mums. Vai kur ir forma, un ja kāds uzdod jautājumu, var viņus uz saita viņus var redzēt šeit, manage submissions, un forma ir jautāt mums. Šobrīd neviens nav. Uztaisīsim eksperimentu. Ko es gribu uzjautāt. Tā, telefons. Telefons. Visiem tam ir jābūt. Bez viņiem neko tur nevar izdarīt. Ziņojums jau. Tā. Tā, un jāievada kodiņš. Un nosūtīt. Tā, šito vēl izmainīs, te būs uzrakstījuši latviešu valodā. Šitā jā. Un tālāk viņš tādu parādīs, ne? Tātad viņi jau tur ir. Skatāmies attiecīgo sadaļu formām. Viņi jāatjauno. Vienai ir nav nevienas, kā tā. Kas tad tālāk ir pa formu? Pieraksts. Tas ir pieraksts. Forma jāsamaina, bet tāds notiek roku. Tad pēc tam varēs roku redzēt, kas ir uzdots. Jautājums, viņš te būs viss teksts. Jā, kodeks ievadītais. Tātad te būs viss teksts, jautājums, ja kāds uzdos. Taisu es tur tā, lai tas pārsūtītos uz mailu. Pagaidām vēl nesanāk. Bet pierakstus un tekstus, ko rakstīs formās, šitajā formā un apmeklējums. Tās visas nonāks menedžā šeit. Viņas tur varēs aplūkot. Gribās, protams, lai viņas nosūtītos uz e-mailu pa taisnam. Nu, tur pie tā es strādājos. Tad vēl es gribēju apskatīt momentu. Tā, jautājiet mums. Reku šeit nav īpaši. Ir viena forma un viss. Kā ielikt iekšā kaut ko skatāmāku. Kaut kas skatāmāks veidojās ar widget kitiem. Šeit viņi ir attiecīgi. Kontaktiem, pakalpojumiem apakšā ir pakalpojumi, pieņemsim šeit, kur apakšā ir kaut kāds interesants variants, kas piesaista. Tad lūk, viņš taisās uz šitiem vidgatiem. Tad vajag pielikt
Iejautāt mums, dokuments, jautāt mums. Tā, pakalpojumu izvēles speciālistu. Tā, jautāt mums nav. Tur ir forma. Tur ir forma, tāpēc tur nekā nav. Labi, skaidrs. Un mēs višķi. Tad tur sanāk, ka tas sadaļa jautājot mums ir, tur vajadzēs pielikt interesanti. Tas interesantais ir jāizdomā. Paņemsim, kur ir jau gatavs, kā pieraksts, ir kalendārs apakšā, nokopēju viņu un izveidoju to, kas man ir nepieciešams pēc jautājiet mums. Bija bildīta viena tā un jautāt. Mums katrai valodai tas būs atsevišķi. Nē, vienkārši netaisīsim katrai valodai, lai nebūtu nekā virsū. Vienkārši bildīt un būs saprotams. Tā bildīta mums ir vajadzīga. Viņas tur vēl nav. Viņas tur vēl nav. Viņi jāielādēja. Tā mēs ejam tad reku šeit select. Bildes vēl nav. Ieslēdzam bildes. Un te viņas vēl nav. To, kur es gribēju. Tad es spiežu upload. Un izvēlos, kur man tā bildīta ir. Tā bildīte bija šeit. Viņa bija rokas. Reku. Šāda. Ielādēt. Izvēlējos. Kur ir? Viņa nedrīkst būt, lai viņa būtu nosaukta. Viņai jābūt bez atstarpēm un bez cipariem. Tā, kur tā roka ir? Jā, tas ir pie bildēm. Jā, kur viņas te ir? Jā, kur ir? Jā, kaut gan viss ir ok. Labi, paliks tikai jāskat. Vajadzētu ielādēties. Tā, jā, kur viņa jāmet virsū šeit. Tālāk, tas ir nevis tur jāielādē, vajag viņu uzmest. Pārvilkt vienkārši pāri. Tā, šitā. Un šeit uzmest. Tā ielādējās. Nospiedām. Select. Tā, lūk, viņa ir. Taikli tur nevajag. Nemaisās. Save. Tad ir izveidot moduli widgetkita. Šādu. Un tas bija jautājums. Mums un viņš būs. Tā. Te ir jautāt mums. Šito izvēlamies. Tā ir nevajag. Izvēlēties, kur viņš rādīsies. Vienā viņš rādīsies tikai spraši vaicinās. Jautājiet mūsu un nāskās. Un viņš atradīsies, jāatzīmē vēl, kur atradīsies. Viņš atradīsies pēc tēmas, viņš atradīsies būtam tā un save. Tagad paskatāmies, vai viņš ir rotiņas. Var uztaisīt bez kustīgiem elementiem un bez šitā kvadrātiņa, tad
šeit arī jāpamaina bišķiņ. Šeit jāpamaina. Šobrīd tur stāv grid, tad jānomaina kaut kāds slideshows un tur uzstādījumos jāizmaina, lai nav nekā lieta. Un tad viņš tur rādīsies normāli. Tā, ko vēl ātri te var pielikt. Tā, nu, tas paraksts, kas būs pēc nosūtīšanas, tur es vēl mainīšu. Tad zemē kaut kas man atnāca. Tā. Jā, nu šobrīd uz e-mailu nāk tikai paziņojums, ka kaut kas ienācis pastā. Jā, ienācis pastā, bet nav teksts, ko grib. Man tur ir atzīmēts, man zīmā atnāca tagad paziņojums, ka kaut kas ir atrakstījis. Labi, to pēc tam vēl es nokonfigurēšu. Tā, publikācijas, tur ir bloks. Tur ir skaidrs, tā, uztaisīt aktīvas šīs bildes, lai reku būtu tikpat aktīvi, rekur ir aktīvs links, šitien aktīvi arī var uztaisīt, un vajadzētu vispār, lai viņš iet uz konkrēti, vēl uzspiežot uz šejienes, savādāk tikai uz nosaukumu. Tas ir raksts hipospādija, un jāieliek links bildē. Tas tikai bilde, bet linka nav, nekur linka nav. Jāaiziet uz rakstu, jānospiež šis links, un kā ir raksts. Un jānokopē adrese, kas augšā, un jāiekopē viņa šim linkam. Rekur šeit, Ctrl-V, Insert un Save. Un viņš ies no bildītas arī uz rakstu. Tā, publikācijas. Tā, šitas ir uztaisīts aktīvs, un šitā arī ir aktīva. Šitā un šī arī vēl nav aktīva. To var ātri uztaisīt. Tā, neko nav, viss raksts, nospiežot uz bildīti. Aizgāja, kur ir viss raksts. Vienīgais tā bilde paliek arī šeit aktīva, bet viņa uz vietas ir. Tur nelido prom. Tā, nu kaut kā tā pagaidām.